Sveiciens atkal no Cesvainas, un šodien nedaudz parunāsim par lupstāju. Esmu atkarojusi nelielu lauciņu atkal no dabas atpakaļ. Ir sastādīts daudz lupstāja. Viņš šeit bija ieaudzies ļoti kupls. Protams, jūs zinat, ka tas ir arī aizsardzības augs senos laikos, tāpēc viņš tika stādīts pie mājas vai teritorijas stūros, jo tas ir viens no aizsardzības augiem. Un, protams, otra lielākā īpašība ir vīriešu augs. Palīdz tātad vīriešu potencei. Un šodien es jums gribu parādīt, kā izskatās dabā tātad šis te augs. Jūs redzat sakni. Šī ir tā stiprā sakne, kura tātad ir jālieto vīriešu spēku.